Uz dzīvi ficītēm ir ne tikai svarīgs šis krāsu kods, kolors 100, lai būtu vienāds, bet arī, ja tiek viens adījums un tamborējums taisīts vienā gabalā, tad būtu vēlams, ka arī partijas numuri neatšķirās. Šis Dailots 7K1980. Ja šie partijas numuri sakrīt, tad ir krāsojums veikts vienā partijā, un ficītēm tas tonis neatšķirsies. Līdz ko šis cipars atšķirās, 7K1980, piemēram, būtu ficīta krāsas kods tieši tāds pats, sirnieks, bet Dailot partijas numurs būtu cits. Tad tas tonis var mazliet atšķirties. Katrai ficītē var atrast šo partijas numuru. Viens ir krāsas kods, tad kolor 34, un otrs ir Dailot 14375. Piemēram, ko citu ražotāju, lai varētu redzēt arī kādam citam, arī vajadzētu būt partijas lot ciparam. Jā, lūk, kur lot number 646580, tas ir partijas numurs, un lai viss tonis sakristu visām ficītēm, vēlams ņemt no vienas partijas. Un krāsu kods, pēc kuras jūs varat atrast konkrēto krāsu konkrētai ficītei. Cerams, ka bija noderīgi. Es pats gan daudz ko nesaprotu, vēl mācos tikai, bet to tā nesakiet citiem.